tehnikas un precizitātes sports. Vēlākās klasēs tiek prasīta ļoti liela precizitāte, jebkura šķīva apsēšanās vai jebkura aizmaldīšanos pie pagriezieniem tiek ļoti vārdi sodīta. Šajā klasē suni vēl tikai to apgūst, mācās treniņos pārsvarā. Protams, šis darbs notiek ar kārumiem un ar mantiņām, ar spēlēšanos pēc katra elementa, atslābinot suņa smadzenes, jo suņiem ilgstoša koncentrēšanās ir ļoti sarežģīta. Tikai pamazām liekot to visu klāt, ir iespējams panākt, ka suns var noiet skēmu 5-7 minūšu garumā, dažādos tempos ar dažādiem pagriezieniem. Šajā klasē skēma ir tikai lai parādītu vispār, ka suns iet kopā ar saimnieku un var veikt gan labo, gan kreiso pagriezienu apkārt un kustību ātrā tempā. Apmēram pusdienos jūs redzēsiet nākošā līmeņa sportistu Savidience 1, kas ir pirmais zemākais starptautiskais līmenis, kurā šīs prasības jau būs mazliet lielākas, gan attiecībā uz elementu sarežģītību, gan tieši uz precizitāti, uz izpildi. Bet pagaidām skatāmies nacionālās klases dalībniekus. Kāpēc šī klase saucas nacionālā? Tāpēc, ka katrā valstī ir atļauts šos noteikumus piemērot tam, kā notiek apmācība, mazliet variēt. Jā, citur ir blakus iešana vēl arī ar pavadu, citur varbūt ir barjeras pārlikšana savādāka, tad mūsu valstī tie instruktori un sportisti, kas nodarbojas ar sportu, ir piemeklējuši mums šādus normatīvus, lai sagatavotu suni nākamajam startam. Jau pārējai uz nākošo klasi vienkārši ļoti līdzīgus vingrinājumus, mazliet vienkāršāk un mazliet ne tik komplicēti. Un arī mazāk tos vingrinājumus, lai starts nebūtu tik ļoti garš, lai suns varētu nostartēt un ātri tik ārpus ringa un tik pie saviem kārumiem vai pie mantas. Un, kā jūs redzat, Elizabete ar ļoti lielu entuziasmu dodas pie sava saimnieka, kas, protams, katram saimniekam ir lielākais prieks, ja suns atskanot šai komandai šur, skrien cik spēku. Un nākamais vingrinājums, šīs apstādināšanas dažādās pozīcijās, Kendleram nepārtraucot kustību, ir tīri sagatavošanās nākošajām klasēm, kur pēc tam šīs apstājas tiek kombinētas jau vairākas vienā elementā. Sunim ir jābūt ļoti uzmanīgam, tieši kādu komandu šajā brīdī ir atskanējusi, vai tas ir sēde, stāvi vai gula, jo nekādi žesti papildus netiek doti, nav atļauti nekādi žesti, kas palīdzētu sunim saprast, kurā pozīcijā ir jāpaliek. Patiešām tas ir tikai pēc balss komandas. Protams, apmācības rezultātā, apmācības procesā šīs komandas tiek pastiprinātas ar žestiem, sākumā pavisam ar kārumu pie zemes vai kārumu tajā virzienā, kur būs jābūt purnam stāvot. Protams, ka sunītim ir jāpalīdz, kamēr viņš šos elementus apgūst, un tad pamazām šie žesti tiek noņemti, pieradinot suni klausēties, ko viņam saka. Jo, lai arī kādreiz liktos, ka varbūt ar žestu ir sarežģīts, vienkāršāk, patiesībā žests sunim ir patīkamāks, labāk saprotams nekā balss komanda. Jo piedevām ir vēl tā nelaime, ka ļoti bieži saimnieki nepadomā par to, ka šī komanda katru reizi ir maksimāli jādod vienā un tā pašā intonācijā.